Labrīt, ar sveicieniem no Rio, bet jā, dodos uz lidostu, lai lidotu tālāk. Jā. Bija vispār jau izčekojos no hosteļa, tagad ar Uber pasūtu, lai man vada uz lidostu ar moci. Atbrauc motociklists, viņš, protams, angliski ne bum-bum. Un viņš man sāk, bet es tā beigās ar translēt palīdzību, viņš man parāda, ka man ir jāmaksā patiešo viņam. Un tad viņš teica, ka kaut kāda piksīs vēl jāizmanto. Es teicu, nē, atcēlu un tad atcēlu braucienu, norādīju cits iemesls. Un tagad izsauc normālu Uber mašīnu un tagad dodos uz lidostu un jā, viss kārtībā. Bet jā, īsāk sakot, ja šitādi gadījumi, ka prasa maksāt patiešo, nekad to nevajag darīt, nekad, jo tur var būt problēmas, ja, tāpēc es atteicos. Man arī tas būtu bijis ļoti sarežģīti. Jā, esiet sveicināti. Tātad, braucot taksi, es nenosaucu, kas pa dienu, ja? Tātad 13. datums, jau 13. ceļojuma diena. Nē, šī lidmašīna nav, ar ko es lidošu. Ja šī jau sēstos iekšā, tad tas būtu ļoti, ļoti slikti, jo šī man vest atpakaļ uz austrumiem, ja? Uz mājām. Bet, jā, tagad varat papriecāties par jauko skatu fonā. Tieši tāpēc šeit nostājos. Jā, stāv iekāpšana uz Limu, lidojums tātad šaurpidzelaužas lidmašīnā būs 5 stundas, tā kā neredzu, ka būs baigais komforts. Bet, kā ir tie? Es vienīgais, ko es ceru, ka strādās kaut kāds inflated tēmēns, ka varēs sev laiku novilkt. Jā, sliktā lieta, man ir D vieta, tātad pieejas. Tas nozīmē, nevarēšu pat pamielot acis ar skaistiem skatiem. Un tā, iekāpšanas karte ir noskanēta. Un tagad eju uz iekāpšanu. Jā, te ir tāda iekāpšanas gate telpa. Tad, es samērā interesanti uztaisīt. Kas man patīk šeit atšķirībā no Eiropas lidostām? Ka nav tās stāvās kāpnes un arī nav tās šauras telpas tajā zonā. Protams, drusciņ padrūzmēšanās ir, bet jā, tāds plašāks, tas man it kā tīri labi patīk. Kas nepatīk, diezgan prasts, izskatās, ka tāds, pat kā pagaidu variants, tā kā pa grīdei, liekas, ka finiārs apakšā. Bet, varbūt tās mans iedoms tikai. Nestādos priekšā, kā šaurajā lidmašīnā šitas viss bars salīdīs iekšā, bet, laikam jau ir padomāts. De su equipaje y mantenerlos bajo su supervisión. Les recordamos que por razones de seguridad el uso de powerbanks o cargadores portátiles no está permitido a bordo. Dear passengers, welcome to LATAM. It's a pleasure. Jā, lidmašīnā Airbus A320. Jā, šobrīd jau virs Bolīvijas gaisa telpas. Jā, no Brazīlijas esam prom, es nebūšu. Bet tagad ir tāds bēdīgais moments. Un tas bēdīgais moments ir tāds, ka es tagad konstatēju, ka es esmu papis vienīgo lielo lādētāju. Ja? Tātad 65-vatīgo lādētāju, ko es izmantoju gan laptopam, gan telefonam, gan GoPro kamerai, gan arī, lai powerbanku papildinātu. Un tagad lielākais sviests ir tāds. Ja? Telefonā man ir visas ceļu iekāpšanas kartes, visas rezervācijas un tā tālāk. Tur arī ir norēķina kartes. Jā, vienīgais labums ir, kas nav tik bēdīgi, jo es nedzīvoju pēc principa īsti vīru backups netais. Tātad
Visas rezervācijas pa laimi man ir izdrukātā veidā, aploksnītē. Un norēķiniem man ir arī fiziskās maksājuma kartes, pie tam 2 gabalas, ja, no 2 dažādām bankām, 2 dažādu veidu. Par to es esmu parūpējies, bet fakts ir viens, tas, protams, dzīvi padarīs sarežģītu. Man tagad uzdevums ir tāds. Tagad pa ceļam nolaidīsimies Limam. Laiks būs necik. Man vēl jāiet lonžā, jāielien dušā, tāpēc, ka es smirdu tā kā vecātei, no rīta neielīt dušā. Cerēju, ka Rio lonžā varēs, bet tur kā reiz pirms manis viens iegāja un uz ilgstošu dušošanos vienīgajā dušā. Un, jā, tad es ceru, ka Limā varēšu nomazgāties. Un tad tālāk ļoti ceru, ka varēšu nopirkt lādētāju, tas ir uz Type-C vismaz 65 vati. Un ka cena nebūs kosmos. Ja, protams, cena būs baigais kosmos, es nopirkšu vienīgi parasto lādētāju. Vispār laba ideja. Jāuzlādē būs vismaz mazie devaisi šeit lidmašīnā. USB caurums ir. Bez laptopa var kādu brīdi iztikt. Jā, vienīgais, kas nebūs montētie video pret YouTube'am kādu brīdi. Bet īsāk sakot tā, ja redzat šo, tad visticamāk būs ok, bet jā, varbūt visādi. Tā kā, tas, protams, neatceļ visus manas turpmākos ceļojuma plānus, un es netaisos tagad sēsties iekšā lidmašīnā atpakaļ uz Eiropu. Nē, es turpināšu savu ceļojumu. Jo tas, kas ir iesākts, tas ir jāpabeidz līdz galam. Un pie tam pilnvērtīgi, nevis tā ķeksīšu pēc. Bet jā, ko gribēju pastāstīt? Šeit ir ļoti interesanti, ka vairāk lidojumu daļa ir lampiņi ieslēgt, piesprādzēties nekā nepiesprādzēties. Un, godīgi sakot, mētā diezgan smagi. Ok, laipni lūgti Limā ar pārsēšanos, bet te ir konkrēts apasiens. Man ir tātad transfēra lidojums, jā. Un iedomājies, par transferu man ir vēl jāpiemaksā kaut kāds 11,9 amerikāņu dolāri. Tas ir konkrēts ieberziens, jā. Vai tiešām līdzsabiedrība nevar jau to cenā iekļaut? Tas vispār apasiens, tas godīgi sakot. Bet, labi, man jau izvēles nebija. Tad aizgāju samaksāju. Jā, bet ar to jārēķinās. Un otrais, kas ir baigi, jo pie transfera zonā man bija vēlreiz jādzen caur security un arī man pasu pārbaudīja. Viņi tiešām un ļoti ilgi skatījās, kas tā man pa pasu, bet beigās jā, viss bija kārtībā. Bet jā, tagad man jāatrod, vai ir veikals, kura nopirkt lādētāju. Jā, vēl jāatcerās, šī ir tā leģendārā lidosta, kas ir, ko rāda arī, man liekas, pa Nat Geo vai pa Discovery vai kaut kur tur, jā. Par to, kā apkauj šitos te narkokurjerus. Un, protams, visiem nekaunības likumiem, jā, 9. ir pašā galā praktiski. Jā, iekāpšana sen jau sākusies. Pilsēta ir skaista, vismaz no tālienes. Es gribētu šeit apmeklēt kā galamērķi vispār šo valsti, jo runā, ka esot ko redzēt. Bet, jā, šajā braucienā nav paredzēts, tā kā jālido vien tālāk. Sveicināti no A319. Šobrīd atrodamies vēl Peru gaistelpā, lidojam uz Quito. Jā, uz Quito. Apmēram pusceļš ir nolidots. Un šobrīd ir tā, ka neesmu atrisinājis problēmu ar lādētāju. Tā kā kamerai vēl kaut cik baterija ir, tad telefonam tur ir ļoti maz palicis, tāpēc telefonu es vispār slēdz ārā. Laptop es arī neaiztiek. Man šobrīd pats galvenais tikt Quito līdz viesnīcai, un tad atrast noteikti, varbūt arī lidostā jau atradīšu kaut kādu veikalu, kur nopirkt
ja ne laptopam lādētāji, tad vismaz tādi, kas spēj pielādēt telefonu vai kameru. Ja? Tas nebūs risinājums, bet tas būs vismaz kaut kas labāk nekā nekas. Bet tā kā redzēs, kā tur būs, šodien noteikti, nē, ja viss apstākļi ir nostāsies ideāli, tad, protams, došos uz ekvatoru līniju, bet ja ne, tad tas būs rīt agri no rīta. Tā, laipni lūgti, vecajā labajā A319 ķemertiņā, ja, te ir vēl vecā tipa. Un, ko var pateikt, ja tātad pods ir uz sāniem, ja 320, ja tas bija uz tieši pretī, šeit ir uz sāniem, jā. Var redzēt, ir diezgan nolietojums jau. Jā, te ir pakaramais viens, un te ir vēl otrs pakaramais, ja, var divus šmotus pakarot. Jā, šeit ir grūžkaste, savā ērtā vietā, un izietas nolietojums. Godīgi sakot, tas izkārtojums man patīk daudz labāk nekā jaunais. Bet, protams, te ir nolietojums. Un te ir pietiekami liela tā telpa, lai iestātos augstās jūtas grupā. Laipni lūgti Quito, Ekvadorā. Tātad lidojums bija tāds, vienmuļš. Un pasoties pa logu, ja, piemēram, Peru viss bija dzeltens un tūkstošains, tad te ir stipri zaļš un izskatās stipri auglīgs. Jā, esam arī diezgan augstu virs jūras līmeņa, kaut kādu virs 2 kilometriem. Bet, jā, šobrīd vēl joprojām aktuālais jautājums dabūt tikt pie nolādētā lādētāja, pie jobanā lādētāja. Viņam jābūt, es ceru, ka viņš būs pietiekami jobans, ja vien es viņu atradīšu. Diezgan liels gabals jāiet pa šo lidostu. Vēl jau būs pirmkārt jātiek pie lādētāju, otrkārt būs jāsaprot, kā vispār tikt līdz pilsētai. Fakts ir tāds, ka Udmitado Mundo neiešu šodien. Ja vienīgi saku, ja viss izdosies labi, tad pie Dirsas īstenībā arī pat pa tumsu aizbraukšu uz turieni, lai rītā nebūtu baigā skriešana. Tā, īsāk sakot, dabūju lādētāju, jā, par $34, jā, nav nekāds lētājs, bet tomēr 45 vati, kas ir viena labā lieta. Otra labā lieta, tas ir Samsung brandotais, jā, kas dod diezgan labas cerības, ka viņš nebūs sūds, ka tas, kas ir rakstīts, tas arī tur atbilst. Un, jā. Un viņš neaizņem daudz vietas. Es tiešām ļoti ceru, ka viņš arī laptopu varēs normāli uzlādēt. Labi, sliktākā gadījumā izslēgtā veidā, lai lādē. Bet, jā, tagad vēl ir tā, tagad man kaut kur ir jātiek ārā īstenībā. Es ceru, ka man nav nekas jāmuļto, bet kā es tagad varu iziet ārā? Iziet ārā varu tikai šeit. Un jāstāv kaut kādā jobanā rindā atkal. Tas man īstenībā prāts ir, man nav nekā ko muļtot, Ko viņi īsti no manis grib? Tiešām katru somu vēl caur rentgenu jālaiž galīgi aprakoši, bet labi. Tā ir viņu kārtība, es esmu viņu zemē. Man var tas nepatikt, bet man tas ir jāpieņem. Jā, to es jums arī visiem iesaku. Jūs nebraucat uz citu zemi, ieviest savu kārtību. Pat arī tad, ja tev tas nepatīk. Jā, te izsauc Uber. Jā, diezgan liels gabals, ko braukt $21. Jā, iznāk ārā no lidostas, visi izskatās ārkārtīgi civilizēti, ļoti skaisti, bet taksisti nenormāli uzbāzīgi. Man parasti tā līdz, ko sāku uzbāzties ar savu pakalpojumu, tas uzreiz ir triggers no, jā, tāpēc izsauc Uber, tas ir diezgan mašīnīti maziņa.
lādētājs. Kas ir interesanti, jā, robežu kontrole, bet visas somas tika laistas savu rengeni arī ielidojot, tātad, reāli muitošanā. Tā kā viņi skatās to lietu nopietni, tas, protams, bišķi aizņem laiku, bet kā ir tā. Bet, tagad ir tā, ka vienkārši jāizbauda apkārtne un jādodas uz viesnīcu. Un droši vien, ka šodien arī aizbraukšu uz to ekvatoru līniju.